Kā pareizi noteikt, cik daudz proteīna dienā vajag? Reālie skaitļi, nemītri. 2 grami uz katru ķermeņa kilogramu. Tas būs vienkāršākais, pareizākais variants. Man kaut kas iepriekš komentāros prasīja, jā, bet varbūt 2 grami uz katru ķermeņa kilogramu, kas nav tā kā tauki. Un tā ir baigā tur čakarēšanās un schēmošana. Vienkārši ņem savu svaru, pareizini ar 2 un tā ir 9 gramos. Ļoti vienkārši. Un tad tu pasties, cik daudz tu uzņem ar uzturu. Un pieņemsim, tu svēr 100 kg, tu vajag 200 g proteīnu, tu pa dienu apēd 600 g gaļu, tu uzņemsim 20 g no gaļas, tā ir olbaltumvielas. Tad tu zini, man vajag 80 g no pulvera. Tad tu ņem 90 g pulveru, jo tur ir 80 g proteīns, un tu viņu izdzer. Vai vienā ēdienreizē, vai 2, vai tur pa virsmu kaut kam, vai ne pa virsmu, nav baigi svarīgi, galvenais, ka viņi dabūna iekšā katru dienu. Un līdz ar ko, ja tu seko līdz uzturam un seko, kam tu ēdi, varbūt tās dienas tu nevajag proteīnu. Kādu dienu tu apēdi tur 2 steikus, tu nevajag to proteīnu. Kādu dienu varbūt tu vispār ganīgs gaļu neapēdi. Tad tur vajag vairāk. Tā kā proteīna, principā proteīna pulveru var variēt arī katru dienu, jo tiešām sako līdz uzturam.